Aiziet, dodies līdzi, lai šķērsotu visu Lake District Nacionālo parku ar kājām. Nacionālais parks atrodas uz pašas Skotijas robežas uz ziemeļiem no Liverpūles un Mančesteras. Šo teritoriju šķērsoja pa coast-to-coast taku, kurai šogad ir plānots piešķirt nacionālās takas statusu, un katrs dzeltenais bumbulīts kartē nozīmē ieteicamo nakšņošanas vietu. Galvenais somas saturs telts, guļamais matracīts un pārtika 5 dienām. Un aiziet varam doties arī ceļā, bet, protams, neiztikt bez dažādām nebūšanām, piemēram, atceltiem vilcienu reisiem, kavēšanās, un tajā dienā vispār vilcieni kursē tikai līdz Kārslailai, uz Skotiju vispār nekursē. Un tas viss dēļ šīs vētras Floris. Protams, ka pēc pamatīgas apdomināšanās Kārslailā izlēma doties tālāk un aiziet. St. Bees, maza klusa angļu pilsētiņa. Jā, un tieši šeit St. Bees ir oficiālais coast-to-coast takas sākums, un aiziet dodamies pirmajos metros. Tā St. Bees iet. Tāda mulsinoša zīme. Zīme rāda, kad jāiet pa to taku, bet patiesībā karta rāda pa to taku. Wainwright Passage, takas izveidotāju vārdā nosaukts celiņš. Laiks arī pusdienu pārtraukumam. Jāšķērso dažādas lauku ainavas, pamazām viss kļūst pauguraināks, pa ceļa maitiņas, govis, pat strausi, un tad sekoja bēgšana no šī te buļļa, kā rezultātā pārplēsa savu zābaku un pārsica savu roku. Pa ceļam arī mežstrāde un lēnām tuvojamies kalnam ar nosaukumu Dent Hill, kurš atrodas jau uz pašas oficiālās robežas Lake District Nacionālajiem parkam. Tālumā St. Bees. Man jākāpj stāv augšā kalnā. Tā Dent Hillam un zemienēm. Un šeit mums sākās Lake Districts. Skaistākā teritorija Anglijā. Tad diezgan normāli. Kurš gribētu pa šādu kalnu noripot lejā? Uzreiz kaut kādi 200 metri kritums. Un kaut kā nokūleņojot lejā pa šo te stāvo kalnu, esmu nonācis jau Nanīkač ielejā. Un, ja jūs naktī paliekat teltī, jeb tā saucamajā wild camping, tad šī ir tā vieta nakšņošanai.